par tavu otru lielāko vai vienu no lielākajām dzīves kaislībām. Mūzika, un man ļoti glaimo, ka tava kaislība ir roka mūzika. Futbols un mūzika man parasti iet kopā ar tādu, ar populāro mūziku, teiksim, tā ar tādu dejojamo mūziku, vai ar latiņu ritmos nedaudz, vai ne, futbolists un roka mūzika. Man kaut kā neslēdzās kopā, bet tavā gadījumā tas ļoti labi liekas kopā, un es saprotu, ka tu tam diezgan daudz laika atlicini savā dzīvē. Nu, mūzika ir vienmēr liela loma manā dzīvē spēlējusi, jo vienmēr sportisti daudz laika pavada autobusos, pārlidojumos, un tad jau ir kaut kā jau izkristalizējusies tā mūzika, kas man ir pirmspēles mūzika, tā mūzika, kas man ir pēcspēles mūzika. Kas ir pirmspēles mūzika? Katru reizi savādāk. Man godvārds ir tāds rituāls, ka es eju kaut kā cauri savam iPadam vai kādai tur tai mūzikas ierīcei, un katru dienu ir kaut kāds cits gabals, kas izraisa kaut kādas emocijas. Grūti aprakstīt šīs emocijas. Es neteikšu, ka es eju tur tā kā Jaunzēlandes regbists un sāk dejot vai noskaņojos nenormāli, bet tā amplitūda ir ļoti liela, ka ir arī spēles, pirms kurām es spēlēju absolūti depresīvu mūziku, un tas man kaut kādā veidā palīdz. The Nationals manā acīs ir diezgan depresīva mūzika, un citreiz patīk arī to pašu Johnny Cash. Es ļoti daudz klausos, kas arī nav tāpat neliktos, ka tas iet kopā ar noskaņošanos kaut ko darīt. Es piefiksēju Facebookā, ka tu vai tava sieva bija iegādājušies uz Guns N' Roses reunion koncertu Coachella festivālā biļetes. Man liekas, tā jau vien ir veiksme dabūt biļetes uz turieni, jo tā ir loterija, kas beidzās 5 minūšu laikā, un ja vēl zināms cilvēks no šejienes to dabū, tu biji uz koncertu? Es diemžēl nebiju, tāpēc, ka man darba devēja nepalaida, bet es tagad gaidu, kad viņi būs Eiropā, tur jau viņi no manis neatkartīsies nekādīgi. Bet kā notiek Kaspara Gorkas personā sarunas ar kluba vadību par aizbraukšanu uz rokkoncertu? Nē, es jau pa viltīgo mēģināju. Es jau tā neteicu, ka es uz rokkoncertu braukšu. Vienmēr jau ir vai nu kaut kādas, kā to saka, ģimenes apstākļu dēļ. Ģimenes apstākļu dēļ, tad ir kaut kādas force majeure, kad tev ir jāierodas kādā tiesā vai vēl kaut kur. Slimības dēļ es parasti to nesaku, jo es tā ar slimībām nespēlējos, un arī invalīdu stāvvietās es neparkojos principi pēc. Tas ir, varbūt, ja man ir kāda mājiņticība, tad tā ir varbūt vienīgā man mājiņticība. Sportā jau bieži vien ir par kādas lietas, medaļonu noskūptīšana pirms spēles. Es pieļauju, ka tik mājiņticīgs cilvēks kā sportists nekur vairāk nevar satikt, jo tas var aiziet līdz absolūtam absurdam. Manuprāt, Vaņinam ir, ja tu uzvelc viņa cimdus, viņš izmet viņus ārā. Tad mēs viņam vienbrīd vilkām visu laiku tos cimdus rokās, lai viņam būtu jāmet ārā. Es domāju, ka viņa sponsori nebija pārāk priecīgi par tādu izklaidi. Bet, manuprāt, viņš ir mazliet mīkstinājis to savu mājiņticību. Tavs rituāls ir mūzika tāda futbolā? Jā, man nekādas tādas. Man pat ir tā, ka mana vienīgā mājiņticība varētu būt tā, ka es piedomāju, lai man nav nekādas mājiņticības, jo man ir muļķīgi uzkarināt kaut ko uz, piemēram, kurā kājā es uzvalku buci vispirms, vai man kāds pārskrien pāri ielai vai nepārskrien, jo man liekas, tad pēc tam jau tu tā kā mazliet sajūtas prātā un sāc meklēt viņus vai tieši otrādi izvairīties no viņām, un tas nekad labi nebeidzās.